Eiropas fondu darba grupa sola strādāt aktīvāk, ministrijas darbus pasteidzināšot un ekonomiku no tā necietīšot. Bet turpinājumā par kādu apjomīgu pētījumu, kas atklāja daudz nezinām par tā devētiem likumības sargiem. Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centrs Rebaltika ilgākā laikā posmā izanalizējis likumības un ģimeniskuma aizstāvju argumentus un saukļus. To avotu meklējam Krievijā. Izrādās, esam iekrituši Putina lamatās. Jau vairākus mēnešus spēkā ir grozījumi izglītības likumā, kas paredz skolām pienākumu aizsargāt bērnus no netikumīgas informācijas. Grozījuma iniciatori bija partijas Saskaņa. Tos atbalstīja arī Nacionālā apvienība. Ar likuma grozījumiem viss vēl nebeidzas. Izglītības ministrijai ir jāsagatavo arī vadlīnijas, kurās būs izskaidrots, kas ir tikumīgi un kas ne. To izstrādē piedalās organizācijas, kas izplata Krievijas medijos saklausītus melus. Turpina Andrejs Vasks. Nepilsoņu kongresa līderis Aleksandrs Gapaņenko ir sagatavojis jaunu filmu Juvenālā justīcija. Šobrīd šeit aiz šiem aizklātajiem logiem notiek filmas prezentācija. Prezentācija tikai aicinātiem viesiem. Žurnālists šajā pasākumā viņš nevēlējās redzēt. Dien? Mēs no TV3 nekā persona. Nē, iet prom. Zakvetskā sliekta prezentācija. Iet prom. Iet prom. Iet prom. Sliekta prezentācija. Все, до свидания. Jums ir kaut kas slēpjams no mums, no preses? Jā, jā. Kas jums ir slēpjams? Tāpēc, ka tā privāta prezentācija. Iet prom. Gapaņenko pēdējā laikā ir sācis rūpēties par ģimeniskumu. Viņš savos radioraidījumos un sociālos tīklos izplata informāciju, ka valsts dienas Latvijā un rietumos nepamatot atņem bērnus vecākiem, izposta ģimenes. Tas esot biznes, ar kuru palīdzību bērnu tirgotāji pelna naudu. Arī jaunā filma ir par to. Varbūt jūs tomēr pārdomāsiet, Gapaņenko kungs? Вы большие негодяи. И я вас видеть не хочу. Пошли вон. Kāpēc? Aleksandrs Gapaņenko arī mūsu dienas vērtējumā ar vērtējums kā viens no pašiem aktīvākiem Krievijas ietekmes aģentiem, kas gan darbojas ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski. Saskaņā ar mūsu dienas rīcībā esošu informāciju arī šis kungs ir pēdējos gados īpaši saņēmis ievērojams summas no ārvalstīs dzīvojošo Krievijas tautiešu atbalstu un aizstāvības fonda. Tā, piemēram, 2015. gadā ir saņemta aptuveni 13 000 eiro dokumentālās filmas veidošanai par juvenālo justīciju, konkrēti par šīs bīstamās rietumu juvenālās justīcijas prakses ietekmes uz ārvalstīs dzīvojušiem Krievijas tautiešiem. 2014. gadā Gapaņenko kungs ir saņēmis aptuveni 12 000 eiro vasaras nometnes organizēšanā jaunajiem līderiem. 2013. gadā ir saņemti 12 850 eiro mācību filmas Latvijas 20. gadsimta vēstures sagatavošanai. 2012. gadā ir saņemti aptuveni 44 000 eiro projektam par pilsoniskās sabiedrības jauno līderu apmācību tautiešu tiesību aizstāvēšanai. Tas apliecina, ka naudas resursi, kur tiek iegūti no Krievijas fondiem, ir ļoti, ļoti ievērojami. Eiropas juvenālā justīcija, jeb bērnu tiesība aizsardzība esot pārspīlēta. Tas ir viens no rietumu netikumiem, kur apkarošana Krievu pasaulē par savu misiju atzīst Krievijas varas elite. Rietumu izpratni par to esot pretrunā ar tradicionālajām vērtībām, ģimeni un likumību. Šādu virzību Krievijas ideoloģija ieguva pēc Vladimira Putina runas valdai diskusiju klubā 2013. gadā. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. И эту модель пытаются агрессивно навязывать всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису. И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать.
Uzsvars uz tradicionālajām vērtībām ir ideoloģisks instruments, kā saliedēt nāciju ap Putinu, sasniegt tādu atbalstu sabiedrībā, lai viņš gan savā zemē, gan rietumos varētu iebilst pret vispār pieņemto cilvēktiesību normu attiecināšanu uz Krieviju. Idejas par rietumiem kā morāli degradētiem, par netikumiskiem, par tiem, kas ir aizmirsuši par ģimenes vērtībām, bija ļoti parocīgs, jo šādi var viegli kariķēt rietumus, var viegli parādīt Eiropu, sašaurinot visu, kas notiek Eiropā, tikai uz homoseksuālistu attiecībām. Kariķēt rietums un slavēt pašu garīgumu un likumību sāka Krievijas televīzijas. Tās ignorē faktus, ka Krievijai lielākais šķirto ģimeņu, abortu, pašnāvību un slepkavību skaits Eiropā. Arī pats Putins ir šķīries, un lieldienās baznīcu apmeklē nevis ar savu ģimeni, bet, piemēram, premjeru Medvedjevu un viņa sievu. Šāds Krievijas ideoloģijas un propagandas virziens atbalsojās arī Latvijā. Kopš 2013. gada par ģimeniskumu un bērnu likumību rūpējās arī nacionāli bolševiki un Kremļa finansēti nepilsoņu tiesību aizstāvji. Temats ir ļoti ērts. Visus, kas iebilst, var vainot netiklībā. Nacionāla bolševiks Vladimirs Lindermans aktīvi iesaistījies 2013. gadā dibinātās organizācijas Sargāsim mūsu bērnus parakstu vākšanā referendumam, lai aizliegtu skolās popularizēt un reklamēt seksu. Mērķis ir apšaubāms, jo Latvijā reklamēt seksu nepilngadīgam jau ir aizliegts. Nepilsoņu kongresa līderis Gapoņenko ir pievērsies jautājumiem par bērnu izņemšanu no nelabvēlīgām ģimenēm un adopcijai. Par šiem tematiem runā arī organizācijas Dzimta un mūsu bērni. Šo organizāciju aktīvistis apmeklē Gapoņenko pasākums, arī viņš piedalījās mūsu bērni organizētajā gājienā par ģimenes aizsardzību. Biedrību Dzimta vada Jeļena Korņietova. Viņa sludina, ka rietumu organizācijas ir ieinteresētas izpostīt ģimenes, veicināt homoseksuālismu, lai novērstu pasaules pārapdzīvotību. Tas ir acīm redzams, visa šī homoseksualitātes, teiksim, propaganda bērnu vidū vai skolnieku vidū. Depopulācijas programmas nav pat slēptas tagad. Viņi izplata mītu, ka zemeslode ir pārapdzīvota, ja? Kaut arī tā nav. Apvienotās nācijas un Eiropas Savienība, tas ir uz nezinātniskiem pamatiem, veido kaut kādas sakropļojumus, izkropļot izpratni par seksualitāti un... Jā. Mēs gribam palikt tādi ar saviem uzskatiem, kāpēc nē. Mēs atspoguļojam vairākumu, sabiedrības vairākumu. Savās lekcijās jaunās paaudzes draudzēs Dzimta stāsta, piemēram, ka sociālai dienesti bērnus pārdodot gejiem un pedofiliem. Pētījumi par šiem mītiem un to izcelsmi ir veikusi pētnieciskās žurnālistikas organizācija Rebaltika. Šobrīd es esmu izkristalizējis divus tās galvenos mītus, kur ļoti izteikti parādās saknes no Krievijas. Viens ir par to, ka norvēģi ir pedofīli un ka viņu bijusī bērnu ministri ir atzinusi, ka viņiem incests ir sociāla tradīcija. Tas ir pilnīgi un galīgi muļķības, ko mēs esam pierādījuši no kurienes, konkrēti no vienas Krievu organizācijas un caur Krievu avīzēm, kā šis mīts ir nonācis pie mums. Un otrs mīts ir par to, ka Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas par to, kā būtu seksuāli jāaudzina bērnu un jāizglīto, ka viņa māca, ka bērnam jau no zīdaiņa vecuma ir jāiemāca un jāizstāst, kas ir masturbēšana. Un tās ir pilnīgas muļķības. Mītus savādās organizācijas izplata galvenokārt krievalodīgo vidē. Tomēr līdzīgi domājošas atrod arī starp latviešu tradicionālo vērtību piekritējiem. Ietekmīgi kristīgo vērtību lobētāja ir asociācija Ģimene. Tā aktīvi lobēja likumīgos izglītības likuma grozījumus. Asociācijas valdes priekšsēdētāja Ilona Brēmze atzīst, ka ģimenes mērķis sakrīt ar dzimtas un mūsu bērnu mērķiem. Es neesmu sekojusi līdzi, godīgi sakot, visām tām prezentācijām. Es esmu tikai dzirdējusi, ka tur ir arī kāda pārspīlējuma. Es domāju, ka šie cilvēki varbūt arī paši to īsti nezina, nav visam izsekojuši līdzi, kura informācija ir tiešām patiesa, kurai mēs varam ticēt un kura varbūt ir tā pīle. Es pieļauju, ka kaut kas tur varētu būt. Bet, teiksim, ja mēs runājam par kaut kādām tādām, vienkāršām lietām, šīs vērtības mums sakrīt. Organizācija Ģimene, Dzimta un mūsu bērni pūliņš šovasar vainagojas ar uzvaru. Saeima nobalsoja par grozījumiem izglītības likumā. Tagad skolēni jāaudzina likumiski, uzsverot laulības un ģimenes vērtību. Skolu uzdevums ir pasargāt skolēnus no netikumīgas informācijas. Likuma grozījums virzīja partijas Saskaņa Saeimas frakcijas deputāti Julija Stepaņenko. Krievijas mediju ietekmi viņa noliedza. Uzmanību uz nepilnībām likumā vērsuši vecāki. Kas tie par cilvēkiem viņa neatklāja.
Rebaltika izpētījusi, ka Stepaņenko vairāk kārt piedalījusies organizācijas Mūsu bērni pasākumos. Šis te priekšlikums faktiski ir arī savā ziņā arī palīdz nosargāt bērns no šīs negatīvās informācijas, kur, diemžēl, mūsu laikmetā ir pārēm. Skola tomēr ir tā vieta, kur vecāki uzticās arī skolotājiem un skolas vadībai, kad bērni tiks izglītot atbilstošā veidā. Un tas līdz šim tad bija mācīja netikumīgi, bija kaut kādas problēmas, jūs redzējāt? Nē, absolūti. Teiksim, tas nav tik ļoti kaut kāda cīņa ar kaut kādām ļoti lieliem pārkāpumiem. Tas ir vienkārši tā kā tāda šo te mūsu vērtību nostiprināšana saulaicīgi, lai nav par vēlu. Pārnobalsoja arī Nacionālā apvienība, kaut arī Saskaņa ir viņa ideoloģiskais pretinieks. Nacionāļi neuzskata, ka kopīgs balsojums būtu kaut kas kritizējums vai nepareizs. Vai nav tā, ka jūs esat iekrituši tajās Kremļa propagandas amatās? Es domāju, ka tieši pretēji. Ja Kremlis apgalvo, ka zupa ir jāēdara karot, un mēs mēģināsim spītīgi pierādīt, ka nē, tā ir jāēdara dakšiņa, tad mēs būsim zaudētāji viņa propagandas priekšā. Pieņemtie grozījumi izglītības likumā vēl nav beigas diskusijai par to, kā jāsaprot likumība un ģimeniskums. Šobrīd izglītības satura centrs izstrādā vadlīnijas. Šajā dokumentā arī parādīsies tas, ko skolotāji drīkstēs mācīt skolēniem un ko nē. Vadlīniju izstrādē piedalās sabiedriskās organizācijas, arī Dzimta un Mūsu bērni. Cik ir tie, kas aizstāv tās likumiskās vērtības, un cik tad ir pret? Vairāk tomēr to cilvēku, kuri ir pār likumiskām vērtībām. Jā, vairāk, krietni vairāk. Izglītības likuma grozījuma aizstāja publiski mīl runāt par tādām vērtībām kā cieņa pret vecākiem, darba tikums un patriotisms. Taču par šīm vērtībām strīda nemaz nav. Grozījuma patiesais mērķis ir ietekmēt dzimumu audzināšanu.